Laikā, kad ārējie apstākļi mums sola augstumu un visādas situāciju pasliktināšanās, galvenais ir saglabāt sirds siltumu. Ko par to saka rūnas? Jā, arī rūnas iesaka vilkt siltas zeķes, dzert tējas un izmantot vēso laiku mākslas baudīšanai. Bet ne tādas ļoti intensīvas mākslas, bet tādas apcerīgas mākslas baudīšanai. Jo tas var nest atklāsmes. Katrā ziņā, ja kaut kas neveicas, vai kaut kas ir iestrēdzis vai iesalis, nevajag skriet ar pieri sienā un cerēt, ka jo vairāk es skriešu sienā, jo pieri paliks mīkstāk, cietāk un siena mīkstāk. Nepaliks. Un kas ir tā apcerīgā māksla? Sliktas teātra izrādes, dzēja, laba atšķirībā no sliktām teātra izrādēm. Kas vēl? Simfoniskā mūzika. Obligāti. Klausīsimies simfonisko mūziku. Un arī valsts svētklaiks ir piemērots šādām. Jūs par mākslu, bet par mīlestību parunāsim. Jā, arī tas mīlestība ir siltums. Kas? Tā ir mīlestība. Vai jūs zinat, ka mīlestība ir aristokrātiska? Aristokrātiska. Ja jūs gribat nodoties mīlestībai, tad jums ir jābūt brīviem no ikdienišķām rūpēm. Sapratēte? Nē, atkārto lūdzu. No ikdienišķām rūpēm? Par maizi, jā. Jo tad, kad tu esi norūpējies ar ikdienas problēmām, siltumrēķiniem, pārtikas pirkšanu, bērnu aprūpēšanu, tad kāda tur vairs mīlestība? Tad vajadzētu dzert angļu tēju, jo tā arī tāda, zinām, aristokrātiska iezīme. Jā, bet tāpat laikā tad iznāk kā, kad mīlestība ir domāta tikai bagātajiem? Nē. Mīlestības lielākais ienaidnieks ir skopums. Un ja arī tu esi nabaks, un tev nav naudas, tad esi dāsns ar savām jūtām, ar solījumiem. Izdzīvo piedzīvojumus un liec savam partnerim smieties. Vajadzētu neziet saskaitīt, cik man naudas. Tas ir vienkāršāk nekā sasmīdināt partneri. Man ir ko teikt. Visas lielās un labās lietas uz pasaules ir bez maksas. Šeit kolēģi runāja par rūpēm un raizēm, kuras var nomākt mīlestību. Jā, tā ir. Šīs lietas ne tas, ka nomāc mīlestību, bet novirza domas, kā teiktu Mirktante. Latviešiem ir viens vārds sīkstulis. Šis vārds netiek pārāk bieži lietots, bet vajadzētu. Ko nozīmē sīkstulis? Ja man ir ko dot, bet es redzu, ka otrs kaut kā pats izķepurosies, tad es nedošu. Kaut gan vajadzētu dot. Ja? Ļoti daudzi cilvēki iestrēgst garīgās attīstības ceļā, uzskatīdam, ka nedodot otram, mēs veicinām otram garīgo attīstību, jo tad otrs cīnīsies un izcīnīs pats un tā tālāk. Jā un nē. Šajos svētkos es aicinātu, lai mēs neesam sīkstuļi viens pret otru, bet gluži pretēji, lai mēs būtu dāsni, priecīgi, laimīgi, saprātīgi. Vienkārši nebūsim skopi. Jā, nebūsim skopi, nebūsim sīkstuļi, būsim tieši pretēji, būsim dāsni, bet nebūsim šķiedēji. Citiem vārdiem sakot, sajūtam mīlestību kā savu personīgo nepieciešamību, un tad visu durvis atvērsies. Vismaz runas tā saka. Man šķiet, ka mīlestībā var būt izšķērdīgs. Jā. Jā.
Jā, Un tad būs labi. būs tā. Būs tā! Priecīgs svētks! Priecīgs svētks!